Sadnām, mīļie grupas biedri. Nāku mazā tiešraidē, sūtu jums Mozeles ieleju un tikko savos storijos es vienkārši gāju un man nāk tās viss, ko es atbildu jums privāti arī un vispār tā. Un visu laiku šajā nedēļā ir, jā, bet kas es tā kā sev apsolīju, tā kā es biju Sankalpā uzrakstījis par Baltajām pirmdienām, ka es nedarīšu to un to, bet man tur sanāca bišķiņ kaut kas. Un jā, ir ļoti grūti. Un Baltās pirmdienas, šī askēze, viņi pirmkārtām parāda, kas ir mūsos pašos. Ja mums neizdodās izpildīt apķēpšanos, jo pirmajā pirmdienā tas nozīmē, ka mums ļoti vajag šo te askēzi. Tas nozīmē, ka mums ir problēma kaut kur dziļumā, ar ko šī askēze mums palīdzēs tikt galā. Tā ir mūsu kvalitāte un turēt doto vārdu. Mīļie, tas ir. Jūs atceraties senos laikos, es atceros, ka manai omei, manam vecam tēvam, viņu draugu starpā nebija iespējams, bija jābūt mirušam. Jā, bija jābūt mirušam, ja viņi sarunāja, ka būs palīgā kartupeļu talkā, tas bija vīrs un vārds. Viņi zināja, ja kaimiņu kā viņu Kārlīts nebūs, viņi zināja, ka tad Kārlīts ir principā miris. Tāds senos laikos bija vīrs un vārds, un arī cilvēki turēja sev apņemšanos. Ja viņš bija apņēmies, viņš darīja. Un šis te, tagad, kā mēs dzīvojam, mēs esam aizmirsuši sev turēt doto vārdu. Un daudz šajā Sankalpā, ko mēs rakstījām, jā, katrs kaut ko sev sarakstījāt, un jau pirmā reizē, cik daudziem bija grūti noturēt, un likās, ka, jā, es esmu par daudz apsolījis, un tāpēc šajā nedēļā mēs par to runāsim, kad saprast pirmkārtām, ko es solu. Tas nav ne slikti, ne labi, ka jums neizdevās varbūt uzreiz noturēt. Piedodiet, es esmu sasvīdusi, jo es veicu savu sportiņu. Jā, es kāpu kalnā augšā lejā, man ir mans treniņš, arī mazliet slimē, bet man viņu vajag. Tāpēc atvainojiet par manu nepiedienīgo skatu, sasvīdušai, izspūrušai, viegli aizsmakušai, bet lūdzu nepievērsiet uzmanību ārējai. Man nav jānāk jums šeit demonstrēt skaistas kleitas. Jā, es citreiz ļoti sapucējos, lai jums būtu patīkami skatīties, bet citreiz ir svarīgāk tas, ko es runāju. Un tāpēc es pagriezīšu kameru vairāk tur, lai jūs redzat upi, nevis mani. Bet tātad šis te, tas nav ne labi, ne slikti, bet tātad tas nozīmē, ja, ka šī te pirmā pirmdiena jums parādīja, kad mēs jau pašā saknē kaut ko uzņemamies, neaprēķinot visas nianses, un arī ikdienā, cik bieži jums sanāk kaut kur atteikt, ka varbūt jūs esat vienlaicīgi divās vietās devuši solījumu, ka jūs būsiet, vai kaut kādas citas lietas, varbūt jūs kaut kur kavējat, jā, un jums nesanāk, jā. Skatāmies, jo šī baltā pirmdiena askēze, viņa ir par to, ka mēs sevi mainām savas kvalitātes. Rītdien no rīta es iznākšu tiešā ētera vēlreiz par Sankalpu, jo ļoti daudziem viņi ir jāpāraksta vēlreiz, ļoti daudziem tur ir būtiskas kļūdiņas, bet tas nekas. Mēs tāpēc šeit esam, nevis lai būtu bez kļūdām un perfekti, un tagad visi kā nav, askēze nav iespējama bez mācībām. Askēzes būtība ir, kas sadeg mūsos, tas, kas nav mums vajadzīgs, kas nekalpo mūsu dvēseles ceļām. Un īpašības, kuras mūs kā, piemēram, neturēt sev doto vārdu, neturēt universam kaut kādu apsolījumu, jā, tā ir sliktā kvalitāte, tā ir mīnusa kvalitāte. To mēs nevaram iekļaut. Nu nekas, es jau bieži neturu vārdu, vai ne? Super īpašība. Bet ar šito īpašību es noteikti kļūšu bagāta, slavena, es nezinu vēl kāda. Man būs princeses baltā zirgā un villa nezinu kur. Nu, ja kādam tā gribās, jā. Bet tātad, nevis tagad domājam, tad viss man ir zudis, es esmu slikta. Tas ir atkal jūs aiziet upurītī. Jā? Es saku, ejam ārā no upurīša. Godīgi, man ir neizstrādāts sevī īpašības, neizstrādāts lietas, man ir kur sevī strādāt. Jā? Nevis aiziem upurītī. Ļoti daudziem patīk aiziet upurītī. Ļoti daudziem. Un tā ir vēl viena, tā ir nākamā problēma. Mēs neturam vārdu, un tad mēs aiziem upurītī, un vēl nākamais mēs izdomājam, ko vainot. Māti, tēvu, pilsētu, valsti, viss ir slikti, jā, bet sevi, mīļā, mums ir jāiet sevi un jāaudzēš sevi citas kvalitātes un jāatver tās īpašības. Viņas ir jūsos, jo katrā cilvēkā ir bezgalīgā
enerģija, bezgalīga dievišķā talanti, un kas ir būtiski, ka tad, kad jūs izstrādāsiet sevī šīs te mazos mīnusiņus, nosauksim viņus tā, jūsos atvērsies vēl vairāk jūsu personiskais talants, ja? Un kā jūs varat zināt, ka jūs esat savā talantā atvērušies, ja? Ka jums nav laika veltīt savu uzmanību, domājat, ko citi kā dara, apspriest citus, ja? Jo jūs esat aizņemti ar savu, jums esat savā dvēseles ceļā, jums tur ir un jūs tur esat iekšā, ja? Jums nav laika domāt, kā kāds izskatās, kā kāds runā, kā kāds dara, kā kāds ir apģērbies, kādu kuram māja, ja? Cilvēks, kurš ir savā dvēseles ceļā, uz viņam nav laika priekš pārējiem, ja? Viņš ir pilnīgi savā nodevies. Bet šodienā, tātad vēlreiz, katrs padomāt, kur es sev ikdienā, pat varbūt nevis baltajā pirmdienā, bet vispār ikdienā, kā man ir ar vārda turēšanu, jo tā ir ļoti, ļoti būtiska iezīme. Tas ir pirmais kalibrs mūsu cilvēkam, ja, ka mēs turam doto vārdu. Un īpaši jogā cilvēki domā, ka jogisti ir tie, kas plūst. Īstenībā īsts jogs, un es šodien rakstīju par saviem skolotājiem, un es to ierakstu turpināšu. Īsts jogs ir nenormāli disciplinēts. Viņam viss ir pa punktiem, viņš būs laikā. Kā es smējos, viņš nebūs laikā tikai tad, ja viņš būs miris. Un arī, ja viņš būs miris, viņš noteikti atnāks smalkajā plānā. Ja? Vai viņš tiešām laicīgi paziņo, atvainojiet, piemēram, tur kaut kas ir īpaši notikumi, ja mēs pārceļam, ja? Bet tas ir tik reti, ja? Nevis tā, ka daudzi domā, un arī īstiem jogiem māja ir perfektā kārtībā, tur nav putekļu, altārs ir mirdz, ja? Es runāju par īstiem jogiem, es nerunāju par tiem, kas tēlo jogus un tēlo frīkā, viņi, man te viss plūst, man te viss ir tādā haotiskā bardakā. Lakšmī nevienā mājā neienāks, kur ir bardaks. Būsim godīgi, ja? Būsim godīgi un nevajag sev melot, ja? Un kāds var teikt, jā, bet kā tu zini, māja, ka tā ir? Ok, jums varat man neticēt. Tas ir tas, ko es esmu mācījusies, un tas ir tas, ko apliecina ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas sāk darīt, kas sāk veidot, un viņi redz, kā viņi mainās, ja? Mainās viņu dzīve, arī mana dzīve, ja? Un vieglākais ir, protams, pateikt, nē, tas nestrādā, bet es vienmēr saku, pamēģini. Un tikai tad, kad tu būsi kaut ko darījis 108 dienas, gadu, 3 gadus, un ja tas nedarbojās, var arī nedarīt, ja? Ok, bet paskaties, citreiz varbūt kāds saka, es atteicos no gaļas un zivīm, un manā dzīvē nekas nemainījās. Varbūt kādam palika sliktāk. Bet paskaties vēl kādas ir tavas blakus īpašības. Varbūt tu nepievērs uzmanību, kā ieviest pareizos proteīnus, un nepievērs uzmanību, kā pareizāk ēsti, tu izslēdz gaļu un zivs. Ja? Un te ir tik ļoti daudz šīs nianses, un cilvēka prātam, protams, viņam vieglākais ir atrast veidu, tas ir slikti, šitais slikti, vislabākais paliksim viss, kā bija pa vecam, un neko dzīvē nemainīsim, ja? Un tad es vienmēr smējos, ir tāds teiciens, tad mēs sēžam tā kā tāda varda vecā dīķī, kur ūdens jau ir sastāvējies, ūdens zāles ir saugušas, visu apkārt, jā. Bet mēs tajā dīķī to ūdeni kuļam ar savu darbību, ar savām askēzi formu, un rītā, jā, izrunāsim vēlreiz par sānu kalpu. Tie, kas nesat vēl sākuši baltās pirmdienas, jūs varat vēl sākt, vēl ir moments, kad to var darīt, jā, kad ir labvēlīgais laiks, var jau vienmēr, bet šobrīd ir ļoti labvēlīgs laiks. Un noteikti padomāt uz šo periodu, visu periodu, ne tikai, kāda būs mana pirmdiena, no kā es atsakos, jā, bet arī padomāt, no kā es varu atteikties, tātad visā šajā 16 pirmdienu laikā, kas ir gan arī 4 mēneši. Es zinu meitenes, kas ir atteikušās uz šo periodu no gaļas, no zivīm, kāds ir atteicies no kafijas, kāds ir uz šo periodu atteicies no alkohola. Visiem vajadzētu atteikties no alkohola, jo nav labā alkohola, nav garšīgā alkohola, nav devas, kura jūs nomierina. Tas viss ir vienkārši etilspirts. Jā, un nevis etilspirts, bet to es sajaukšu vārdu, bet labi, vienalga, tas viss ir tā ir inde mūsu organismam, kas mums nav vajadzīga. Un mākslīga apriebināšanās, ja kādam ir problēmas ar alkoholu, kāpēc man prasās? Vat pajautājiet sev, kāpēc man gribās iedzert? Kāpēc man gribās sevī sajust alkoholu, šo apriebinošo devu? Jā?
Un ja kāds man saka, man vajag atslābināties, tad jautājums ir, kāpēc tu dzīvo tā, ka tev ir vajadzīga atslābināšanās. Ko tu neesi savā dzīvē sabalansējis, un ne, alkohols nav izeja. Ja? Viņš tikai aizmiglo mūsu redzējumu. Jūs varētu daudz foršāk dzīvot, jūs varētu daudz foršāk visu kaut ko piedzīvot bez alkohola. Un atkal kāds var teikt, jā, tu tikai tā saki, nu pamēģiniet nodzīvot gadu bez alkohola. Tāpēc mums ir pie kā strādāt. Mums visiem ir tik daudz sasodīt, daudz darba pie sevīm. Un arī man, es arī katru dienu, kāpēc es sēžu uz tā paklaņu sasodīti, jā? Kāpēc es sēžu pie saviem skolotājiem, kāpēc es visu laiku mācos, eju dziļumā vēl, jo ir sasodīti daudz. Tam nepietiks ar šo vienu dzīvi, tā ir tā labā ziņa. Mīļie, tā ir tā labā ziņa. Un, pieteikšu ar pļāpām, negribu garas tiešraides, rītā no rīta, nezinu cikos, es pabeigšu savas prakses, un tad es iziešu tiešraidē par sankalpu. Precīzi, vēlreiz, visu salikšu pa punktiem, tiem, kam vajag uzrakstīt savu sankalpu, un lai jūs saprastu būtību sankalpai, kā mēs viņu formulējam, kas ir pa priekšunā, kas ir viņai otrā daļā, jā. Tāpēc, un šo video noskatieties, jo viņš būs tikai 30 dienas šeit, Facebooks ilgāk nesaglabā, diemžēl. Tāpēc, jā, viss, kas šeit ir, tas arī šeit ir tikai īsu mirkli, šie mani atnācieni, šeit iznācieni. Un, diemžēl, jā, bet acīm redzot arī tā ir labi. Jā. Nu ko, viss. Bučas visiem, un kā es vienmēr saku, viss jau ir labi un būs vēl labāk. Satnām. Vēlreiz jums aizsūtu skaisto savu ieleju, pasieties, redzat, tur. Viss šitos kalnus es te izstaigāju. Jā, vakar es biju tajā pusē, šodien es esmu šajā pusē.